28. gadā pirmā runa ir klāt, un jaunajā gadā Jānis līdzi visslavais no vecā gada, ko mēs tur iesākām darīt, un, protams, ka runa ir viena no šīm lietām. Paskat, cik skaistā vietā es esmu. Labdien no Krimuldas! Un šodien mans skriešanas partners ir, Baigais Džeksons. Viņš arī ultramaratonists. Viņš arī zina, kas ir Everestings. Jurijs Dzenijs! Kur Juris ir ieradies? Re, kur ir zīle? Šī ir tik tālu skaistākā vieta, uz kuru mani kāds skrējienā ir atvedis, klausies. Es zinu, ka tu esi viens crazy čalis. Tiešām? Jā! Nē, zin kā man jāpiekrīt, tikai pat asaras acīs. Jā. Bet varbūt tu vari tā nedaudz nopietnāk ar sevi iepazīstināt. Cilvēks parastais, kurš diezgan daudz varbūt skrien, bet nav tā, ka es sācu skriešanu vispār. Man patīk braukt ar velo, man patīk slēpot, un tad arī sanāk, ka skriešana nekur neizpaliek. Tu skrien tā vairāk kā parastais latvietis, kurš mēdz skriet. Ultramaratonists tu mums esi. Kā no tāda puiša, kurš skolā, tā kā, baigi, nē! Ak, Dievs, cik tas skaisti! Tā, es pat nezinu, viss sākās ar to, kad tos 10. pirms 10. gada bija tādas piedzīves sacensības, ko rīkoja Veiks, Vertikāli saucās. Okay. Tur bija Normons un Kristaps Liepiņš, un tad to viss ir aizgāja. Laiviņām, ar riteņiem, Latviju, un tā iepatikās, ka viss gāja uz priekšu. Tad, man liekas, kad 11. gadā mēs ar Jānu Viškaru aizbraucām uz vienu Somijas ultramaratonu, 84 km, 2 apļi. Un tad tur mēs dabījām iekšās, un tad mēs sapratām, kas tas ir. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir vispār? Principā noskrien 45 km, tas ir ultramaratons. Bet, mums tie ultramaratoni parasti ir kaut kādi 70, 80, 90, 100, 110, 120. Un tad ir nākamā kategorija, protams, kas skaitās, ir 100 jūdžu skrējiens, kas ir 160. Tas arī ir skriets. Tad, protams, plānā gribētos arī kaut kādi, kas ir 200 jūdžu. Protams, tas viss ir skrienot. Un tas viss skrienot pa reljefu. Tas nav tā, ka izēj ārā uz kaut kādu asfaltu vai kaut kādu taisnu gabalu vai stadionā un tagad noskrien. Skaidrs, ka tur vairs nerunājam tikai par fizisku sagatavotību. Jautājums, vai tam vispār fiziski var sagatavoties? Var. Var sagatavoties 100 jūdžu skrējienu. Nē, var sagatavoties. Tas, kad ko tas sev pieķēries tajā, kad man nav vairāk tāds, kādreiz bija tā, ka tu gatavojies simtniekam. Man liekas, ka tur kaut kas būs, tu nezini kas. Un tā. Tagad tu esi tā bišķiņa, manuprāt, tā notrūnājies, ka tev liekas, būs simtnieks. Tā īsti tā, būs viņš, tev būs jāskrien. Izies uz startu, tev nebūs tā, ka kas tur būs. Es pēc 100, kā es jutīšos pēc 100. Kad būs pēc 120, 130, tas tāds jau zināms. Un kas tur notiek? Es gatavojos vienmēr ļoti nopietni. Bet tāpat ir kaut kāds brīdis, ka tev liekas, viss, kad es kaut kādu spēju savu robežu sasniedzis, kas notiek tālāk? Nē, zini kā ir tas, ka ties ultramaratonos parasti ir tā, ka es neesmu nekāds mega ātrais skrējies. Kad 130 km, ja es noskrienu 22 stundās, tas ir ok. Par vēlēt. Ar kādiem 7000 austrumetru. Svarīgākā lieta ir tas, ka tagad sāc skrien, vienkārši noskrien 40, un tad tikai sāc saprast, kā tur ķermenis jūtās. Vai viņš tev tur neko nesaka, jau zini kā, ja kaut kas to sāk īdēt vai kā. Un tad manā gadījumā bet ir man ļoti rēti bijis tā, ka kaut kas baigi sāp. Jā. Vai arī, es zinu, ka tas sāpes slieksnis ir diezgan augsts, tad es ticamāk nečīstētu ar iemetu. Okay. Kaut kas baigi sāpēt. Bet tas arī, zin kā, nedrīkst baigi darīt pārķerumu. Jo viņš jau vajadzīgs. Nav tā, ka nospies to savu simtnieku un tu varēsi tā kā pakāpt. Jā. Ķermeni. Jā. Paldies. Paldies līdz nākamajai reizei. Jā, vai līdz nākamajai, vai tā kā. Bet, Juri, tu skrieni, tev ir grūti. Taču ir grūti. Protams, kuram nav grūti. Un ko tu dari tajā brīdī? Kas notiek galvā? Wow. Es esmu dzirdējis par to skaitu apakaļ no 100. Un katru 7. skaitli pats cik skaļi vai izlaiž atkarībā kāds tas piegājiens.
Ļoti stresa mazināšanas vingrinājumi matemātikā. Nē, tā nebūs. Ko tu dari? Nē, nav, zin kā, es parasti, ja ir grūti, tad ļoti vienkārši arī ultrās parasti tikai kontrolpunkti. Un tie visi punkti ir šādi vietējie. Kāvēs. Un tie visi kontrolpunkti parasti ir kaut kādās saprāta robežu attālumā, kaut 10, 15, 20. Un tu parasti iedomājies, tas ir tikai tik daudz, ka kaut kāds, nezinu, sestdienas treniņš garāks. Jā. Un tad tā vienkārši izveidot, kas nevar noskatīt sestdienas treniņu, protams, ka var. Man tā baigi tā, ka tur tik grūti, ka tur jāstājās ārā. Labi bijis tā, bet tas ir vairāk tīri tā, ka labi, viens ir grūti, bet man grūtības izsver pārvērt. Otrs ir, kaut kas tur baigi sāp vai kaut kas liekas pilnīgi crazy. Es parasti izsveru sevī to domu, vai tas ir kā kritisks, tā kā trāka priekš teņiem, priekš veselību, vai tu spēj tam tik pāri. Jā. Man ir tā bijis kaut kāds divreiz. Dabas reiz tā kā tik pāri, un es pēc tam arī analizēju, ka tas bija fine. Ka nebija tā, ka tu idiots, apmēram, tikā. Zila, tu esi supers. Sveiki. Zini, kā mēs te šodien satikāmies vispār? 31. decembris. Es biju sporta zālē, kaut kas man zvana. Es kā paskatos te telefonā, man zvana Ručkas mūžu. Un es tā kā vispār nesaprotu, par ko iet runa. Okay. Nu, es paceļu. Halo. Hei, madam, tu zini, kas tev zvana? Saku, man rakstīts Ručkas mūžu. Un šķēlis saka, nē, es tur vairs nestrādāju. Bet kā tev tur tas projekts? Runa, es tagad Siguldā. Zini, kas ir Everestings? Es saku, nē. Un tad viens čalis vienkārši skrien kalnā augšā. Everesta augstumu. Tev vajadzētu ar viņu paskrien. Es kādu vai, es tur to puiši pazīstu no seniem laikiem, kas man zanīja. Bet tā tad, pastāst, kāds sagaidīja jauno gadu. Jā, bet zin kā īstam arī visam ir, vai nav tā, ka es izdomāju, ka pats skriešu tur tāds veids. Nu tad sāc šķetināt to stāstību. Jā, 2 gadiem, man liekas, Covid laikā, kad Imants Sirnabukam bija uztaisījis arī izaicinājumu, kad mēnesī vajadzēja vākt tos augstumetrus. Ok. Es nezināju par to pasākumu, un es tajā februārī tieši izdomāju, ka es varētu Ziediņā skriet, kurš datums tik reizes augšā. Nebija uzskrējis. Un Ziediņš ir? Ziediņš ir Siguldā, leģendārs kalns pamats. Nu, ne uz kalns, viņš tikai nāk ielaiks kāpums. 86 augstuma metri. Skaisti. 99 pakāpieni. Kopā kaut kā, ka 300 metru tālu. 300 Ok. Jā. Okay. Labdien! Sveiki, mēs paskatīsimies garām. Sveiki. Paldies. Jā, tikai atpūt. Un tad es viņu sāku skriet tajā februārī. Un tad es zinu, ka Imants pats man piereģistrēja. Viņš piereģistrēja man tajā izaicinājumā, kad skriešu arī to vertikālu vāršu. Jā. Un tad, principā, bija līdz 2. nedēļai, tur bija kaut 2 vai 3 kaut līderi. Neko, bet, zin kā, man jau plāns ir, kurš datums tik reizes. Jā. Un tad tajā pirmspēdējā nedēļā parādījāmies es un Kažmers Artūrs. Jā. Valmiers. Jā. Un viņš tā kā pa īstam bija paņēmis šito. Es tā kā, sekoju, nebija varianti. Un tad es to februārī tā arī izmantīju. Pa to Ziediņu. Bet toreiz bija pakrijā laiks, bija lietas, bija un baigais sniegs, bija kaut -18. Ak, šausmas. Jā. Bet es viņu izturēju līdz galam. Un tajā pēdējā dienā es uzskrēju 86 reizes. Un tas vairs nav datums. Tas nav, protams. Tas bija tavs. Es skrēju līdz galam, teicu, ka mums tur beigās sākās tāda diezgan interesanta cīņa. Mēs arī cīņu pirmo reizi. Un mēs beigās bijām noskrējuši katrs 40,000 augstumetru tajā februārī. Es vispār neestādos priekšā. Un mums starpība beigās bija, man liekas, 400 metri. Mākos vinnēja kaut ko otru. Jā. Un tad kaut kāds domāja, 86 reizes man vajadzēja turpināt. Bet bija Everests, jo Everesting es apsenestajā domāju. Un tagad es biju domājis, decembris klāt. Pareizi, vēl bija tas, kad pēc tā visa februāra tur jau panesās kaut kāds komentārs, ka tikai mīkstie var izdomāt īsākajā mēnesī šitādu brīdi un tā. Ak, Dievs. Pārāk, ok. Ejam pēc. Tev vienkārši uztrauc šitādi komentāri? Un man nē, joks.
Bet tad pienāca ļoti labi decembris šī gada. Un mums ir koptreniņi Siguldā. Un mums tieši iekrīt 1. decembrī pirmais koptreniņš. Un mēs tā domājam, uzskrienam šito te ziediņu vienreiz. Nu viss, pietik vienreiz uzskriet. Acis lupā. Jā, acis lupā. Bet, nu, zin kā es zināju, ka tas grūtākais jau nav tās pirmās dienas. Tas grūtākais un interesantākais sākās, tas ir 20. datumi. Tagad tu pavadi 3-4 stundas. Es izdomāju. Jaunajā gadā? Un kad, nu jā, tad sāk skriet. Un tad es domāju, ka to Everestu nevarētu paņemt kaut kādā reizi. Un tad es domāju, ka 31. decembrī un 2. diena. Daudz laimes tavā dzimšanas dienā. Jā, un tad es negribētu šajā dzimšanā visu dienu skriet. Kad es varētu sākt 30. decembrī. Un tādā vakarā noskrietos 30 reizes. Tad uzreiz naktī maukties. Tad 31 reizi. Un pēc tam iet, cik vēl vajag. Un vajadzēja vēl 43. Ak, Dievs. Jā, tā kā kopā man bija 42. Vai sakot, beigās bija 103 reizes. Un 103 reizes iznāca 8800. Mums kaut kādi nevis 48, bet bija vairāk, bija kaut 68. Nu, Viss? Juri, nu padalies. Tajā brīdī, ko tu vienkārši... Kā es jūtos? Man ir grūti, jo kā man uzskriet. Nē, es zinu, bija Bet ko nozīmē uzskriet tur 100 reižu? 130. 103 reizes. 103. 103. Nē, zinu kā, es domāju, uzskriet. Klātā nebija skriešana augšā, bet lejā godīgi skrēja visas reizes. Un tā lejā skriešana bija mazs. Un tāds trakākais. Trakākais no viedokļa tur ceļgali vai? Jā, tur zin kā viens ceļgali. Otrs bija diezgan slidens. Es pats arī tāds trepīts triku laikam. Gāju pucēt. Un bet lielām paveicās ļoti darba laikapstākļiem. Jo nebija nekāda tur, nu nezinu, ja būtu bijusi atkal, tad būtu baigi slikti. Kā es jūtos? Principā es to nakti. Es sāku 9 vakarā. No 9 līdz pusnaktī man piermanīja kaut kas tur vēl kopā paskrēja. Vai kaut kas atbrauca pusnaktī. Bet pēc tam līdz tiem 6 rītā. Paldies. Pēc tiem 6 rītā principā bija jau viens pats. Tas bija ļoti interesanti. No labs neviens pats, jo blakus bija Siguldas pilsētas krāsa, kur pūta sniegu. Vismaz tev bija skaists skats? Jā, es laikam dzirdēju, ka pūš. Nu, galviņā kas notiek? Galviņā pār. Ne, galvā vispār, es biju pārsteigts, ka man bija baigi, nebija vienu brīdi. Protams, ka izaicinājums bija tas, ka bija diezgan augsts vējš. Un es dabūju kaut kāds 3 reizes malas pārģērties. Tu esi, ka bija slāpši apģērbs, Jā, ja? bija slāpši vai. Man nepatīk, man nepatīk tas diskāpis, kad ir tā, kad ir slāpī un tā kā tu zini, ka tā mašīnā stāv drēbes un nē, es jau varu vēl 2 reizes. Pēc tam tu jūti, ka tu nesasils pats, kad nespēj sev uzkurināt. Jā. Un tā ir tā triebīga sajūta. Tagad tu sāc atzist un no sevis vēl spēks ir, bet tu nespēj vienkārši to ķermeni uzturēt. Jā. Un to nevienam nenovēl. Un tā, un tad, protams, kad nāca rīta gaisma, saulīt, tur jau bija smuka diena, saulaina diena. Un tā saula ausa tad vēl nokritās mās temperatūra, tad -8 vai 9. Un tad bija tā, ka un tagad tu biji to izdarījis, tagad tos 30 bija pabeidz, 31 pabeidz. Tad jau vispār likās, ka tur easy. Nu, bet tad vēl 40 palicis. Bet tās domas ir tādas tīri praktiskas. Ok, man vajag tagad tur pārģērties. Skaits reižu. Nenāk ārā kaut kādas, es nezinu. Nu, nē, es jau zināju tos segmentus. Tagad uz eju augšā, es par zināju, tur ir tas viens ir var uzskriet to vienu kāpumu. Nākamais ir smuki jāpaiet. Tad nākamais ir atkal tāds. Pēc tam vēl viens. Nebija tāds sajūta, ka tur būs. Nu, kad es to daru priekš kāda. Nu, nevienā brīdī. Mēs skrienam te? Skrienam pār līdz galai. Ak, dienīgi, cik skaisti. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu skrieni? Kāpēc šodien tu skrieni, tāpēc, ka es tev uzaicināju? Bet tā jau tāpat būtu skrējis. Kāpēc? Es neskrietu ar kameru noteikti. Nē, tas nav pārāk ērti. Ja tam nav kaut kāds materiāls mērķis bez tam. Nē, man patīk. Pirmkārt, man patīk, ka tu iznāk kādā dabā
pazīties, kas apkārt notiek, kā viss mainās. Uzmās tik forši. Tāpēc arī bieži vien skrienu. Bieži vien skrienu kaut savus lapjus. Bet man ļoti patīk, piemēram, es esmu iecienījis braukt, piemēram, vilkt līdz Īņķkalnam vai līdz Līgatnē skriet atpakaļ. Kā tu skrieni, tās ir vietas, kur tu nekad tā ikdienā neaizskrien. Tu vienā virzienā skrien, tas ir forši. Tas ir viens nots, kā tu būtu dabā, jau arī man patīk. Tur ir brauc uz orientēšanos kaut kā. Un tam arī bērni, kuriem ir jārāda priekšzīme. Bet viņiem man patīk ārā būt. Nav tā, ka mums tur jāspēj lietas skriet. Tādēļ mēs gājām arī kopā, viņi brauc ritenis skrēja. Cik tev ir bērni un cik veci bērni? Man ir Toms un Francis, viņi 8 gadi. Viņiem patīk skriet. Viņi skrien gan noskrien ziema, gan cienu bukā. Skolēni distanci. Sāka iet sporta skolas viegli kā pirms viņi sāk iet skolā. Wow! Jo to viņi paši gribēja. Viņiem ļoti forši trenerīti gonti. Principā viņi ir, es kādreiz strādāju Tiglas sporta centrā, un tad tā gonta malas, ka viņi savu bija redzējusi, tad viņiem bija kaut kāds gads ar kaut ko, ka viņi tās barjeras tur likuma, vai viņi nelīst cauri. Un tā viņa. Un tā man ir meita, ja te ir 5. Viņi arī viņi. Es domāju, ka tas džeks pārskatīs kādā brīdī. Un tā mēs vasarā braucam uz orientēšanu. Tur mums Loma ir ievilkusi te orientācijā. Un viņiem dareiz patīk orientēšanas labāk kā skriet. Tur var skriet pēc punktā. Un pie punkta var nopīkstināt. Tā interesanti akšana. Jā. Tā kā. Ja tev jāiedod kāds padoms kādam mammai un tētim, kā saviem bērniem parādīt kustības prieku? Kustības pašiem kustēties. Tas ir numur 1, jo es saku, mēs neesam savējiem vispār nevienu brīdi teikuši, tā jau vai braucam kaut kur. Viņi reāli redz, ko tu dari, viņiem patīk. Viņi paši izdomā, bieži vien kaut kāds stafets arī mājās uzskriet. Istabā mums ir. Un otrs tā lieta, ko vajag, tev vienmēr būt nolīt. Ja tev ir rocība un iespēja nopēc mājās, tur konas, tur ir kaut kādi paklājiņi, kas tā nevis nolikts kaut kur aiz stūra tikai tev, bet tāds, kurš ir pieejams, tur kaut kādi, tur ziedras sieni, tur mājās ir izcili, ir tur kaut kāpšanas elementi. Un tas viss tev rada tam bērnam. Un nevis tā, ka tu brauc uz kaut nodarbību, un tad viņš var to darīt, bet viņš visu laiku pieejams. Un tā visu laiku pieejamība, bet tam bērnam rada to interesi, ka viņš grib to darīt. Un par mammu tu ieminējies, ka tava mamma, jā, Ome, tu teici? Nē, tā ir tiesmāka. Nu tad... Jā, tiesmāka. Un principā, jā, viņi man iemācīja karti, un viņi arī bērnus pat ajot mežā, jo viņi ir Latvijā, jā, viņi ir pirmā Latvijas čempiona orientēšanas čempiona, bet medenieti pasaules. Wow! Viņi dabūja malas 80. Kodās. Aizmirst, kādi ir 5. vecā. Jo, nebija tā, ka tu tad sievu tā, kad nocierēji, ka saprast, kāda viņai mamma, un tad tu vojas maratonā. Jā, kuri medaļi? Viens tikai ir. Nē, tas sievas palīdzams vidusskolas. Tā kā mums ir ļoti. Un tavi vecāki? Mani vecāki, nē, man tagad mamma tikai, bet man bija tā, ka man tēvs arī veda līdzi uz, viņš brauca kaut kādu hokeju tur skatīties, lauka hokeju, Salzgrību. Tad es braucām līdzi, tieši gājis, ko darēju un arī tur darīt, mēs arī gājām līdzi un ko skraidījām. Bet nebija vienā brīdī, ka viņi teica, ka tev vajag iet skriet. Vairāk tas bija no draugiem. Jo zinu, kas to viegli, lai tikai mēs gājām, ka tur 2 mani draugi arī gāja. Un zinām, tajos gados jau bija tā, ka tev vai nu vajadzēja obligāti iet uz iespēju vai dejot. Un ko tev bija jādara. Un šobrīd, protams, redz to, ka ja tos bērnos ieliec, un ka viņi ir tādi veselīgi, un ka viņiem nevajag to visu laiku dīlot par to, lai tu ej un kaut ko. Taviem bērniem ir telefoni? Tas viens nežo telefons mājās. Nu tad, kad viņi ir mājās, lai tu vari viņus sazvanīt. Jā, tikai. Bet tā nē, viņiem pat arī, protams, viņiem interesē tā gadžeta lieta, jo tas tāgākais jau klasē, tagad arī bija kaut kādiem jāiet zimšanas, cīko viņam uzdāvināja iPhone. Jā, viens. Jā. Nu, ok, 1. klase. Kas ir bijis tavs smagākais
sportiskais izaicinājums. Ja, protams, sekiņi! Sveiki! Man liekas, smagākais bija tā, ko es atceros, bija mēs ar Jāni Viškaru to PTL mocējām pirms 2 gadiem. PTL tas nozīmē, tas ir Montblanc skrējiens, kas ir garākā distance, 300 kilometri, 22,000 augstmetri. Jā. Bet mēs mums tur iznāca vajais. Principā tajā gadā bija ļoti sūdīgi laikapstākļi, jo pirmās 2 dienas liela lietas, sniegs. Un man bija nenormāls tulznes. Man tulznes nekad nav, bet tad bija vienkārši. Tad, kad jāsāk no rīta kustēties un saprot, ka pirmās 3 stundas paies, lai kāja pieradinātu. Tās tulznes lietas valsts vietās, tas bija bāds. Nestādot priekšā vispār. Un tad es vēl sapratu, ka var arī tulzni rasties tulznā. Nu tā kā, Fuj! tas ir fuj, jā. Tas ir reāli, fuj. Jūs tikāt galā? Protams. Bet tas jau Protams. Nē, tikām. Jā, tikām. Bet tas jau ir, zin kā, tas, ja tu redzi, ka cilvēks ir izdarījis. Ja tu skaties, ka pilnīgi normāli cilvēks to izdara. Tu jau var to izdarīt. Nav tā, ka viņš ir bez kaut kādām jūtām vai sāpēm. Vai ar 4 kājām? Jā, viņam tā kājas ir. Tu man tā kā likstīt kalnā skriet. Nē. Cik tu jauks. Kreisi. Ok. Tas nākošais sportiskā ambīcija. Man patīk slēpot. Es katru gadu cenšos aizbraukt uz Tartu. Tartu maratons. Tartu maratons. Tas ir klasika 63 km. Un es būšu šogad vēl 14 gadu piedalos, un tas ir 14 gadu pēc kārtas. Wow! Bet, Juri, wow! Man ir 20, un tā. Protams, nebūs nes mājas sūpā, ka nevar 30. Nu jā. Nē, jau zin kā ir bijis, tagad. Es zinu, ka sen, kad viņi sāk slēpot, es redzēju, ka tiem, kam bija 20 reizes, un tur tāda onkas ar tādiem krekliem, viņiem bija tāds ģērbons virsū vai kaut kas uzlikts. Jā. Un man likās, wow, kā ir tik ilgi to var izdarīt, nu? Tik nepārtraukt. Un tagad rekā. Nav neiespējami. Tagad tu drīz būs tas onka. Būšu obligāti. Klau, vai tava profesionālā darbība arī ir saistīta ar kustību? Ļoti. Pastāstīsi? Zini kāpēc? No? Jo mēs kādreiz tagad pārvācāmies uz jaunu biroju. Un mēs esam 10. stāvā. 10. Un es kaut pirms 2 nedēļām uzzināju, ka tur ir arī trepes. Un tad tu vienkārši No močīji? rīta es trevi kāpju augšā. No rīta kāpju, bet es zinu, ka labākais bija tas, ka es pateicu, un mēs esam vairāk kolēģi, kas arī pavilkās. Jā. Nu, ka var iet mierīgi, tu var iet, zin kā, tev likās, ka tev ofisa darbs ir. Bet reāli kādu dažādu vienkārši no rīta aiziet, kad tam trepēm augšā var stāvēt. Un tad jau bija tā, ka es esmu tagad 3 minūtēs var uzkāpt 100 punktu, būs pauzē, kurēšu 2. Un tā, zin kā, tāds kolēģi izaicinājums. Cik forši šis ir, cik forši, ko tu pastāstīji? Nu jā, un tas nav neiespējami vienā. Nenormāli forši. Malacis. Kādus upurus tu varbūt esi kādreiz ziedojis. Tas paņem laiku. Tas paņem kaut kādu tur, iespējams kādreiz kādu traumu tu dabū. Nē, tu liekas, ka tāda. Ko tev ģimene par to saka? Ko tev sieva par to saka? Viņa ir jātiek galā ar 3 bērniem, kamēr tu esi savā Tartu maratonā. Šito izgriezīs vai neizgriezīs? Ja tu teiksi izgriez, tad izgriezīs. Nē, nekāds, es reāli. Liela paldies, un projām palika parādā. Bet mums izbraucieni arī saistās to, ka notiek tāda aktivitāte, kāds vēl tur skrien. Pagājušajā gadā bija maz pirmais gads, tad es atradu, ka ir gonka un ir arī bērniem, ko skriet. Un tajā brīdī, ka bērni arī dabūja uzskriet, viņi man saka, ka bija dubult laimīgi. Bet man sieva arī skrējusi, tad viņa vairāk tenisa spēlē, bet kādreiz viņa daudz skrēja, viņai saka, tur ceļi nepatika. Jā. Ejam pat vēs. Ak, dieniņ, cik skaisti vienkārši. Tas ir kaķīšu kāds. Ak, un tur karoks. Jā, Klausā. Nē, protams, ka, zin kā, tas ir, es piekrītu, tas ir baigais menedžments ar bērniem. Jā, zin kā, es domāju, ka tas grūtākais, es pat neredzu bieži vien, jo es zinu, ka viņi kādreiz celsies kaut agri. Bērni sēdinājis mašīnā, brauks uz kaut kādu kontrolpunktu un pretī. Tā, ka man vienkārši jāsaka, paldies, un tev vēlreiz jāiemontē šis.
Paldies, kā viņu sauc? Līna. Līna, paldies tev! Uhu! Kas ir skaistākais, ko tu esi piedzīvojis? Mēs Itālijā braucām arī ar riteņiem. Bija daudz dienu tā kā braucienu. Mēs bijām 3 draugi, kas aizbrauc uz to braucienu. Tas Itālija Divaidi saucās. Jā. Jā, skatītajā dienā gājis vakarā vienā kafejnīcā. Nu jā, tajā pizzerijā, zin kā es nebiju gulējis. Bet man pasūtīja pīci. Un tur rubījos ārā visu laiku pie tā galda. Un tas Džeks teica, ka viņi varētu ciet pēc pusstundas. Teica, ok, es pagulēšu to pusstundu un es apēdīšu pīci. Un tad blakus telpā bija viens Džeks, kurš arī brauc to pašu gongu. Bet viņš jau bija finišējis. Tā tas bija ar riteņiem, vai ne? Jā, riteņiem. Un viņš ar savu ģimeni atzīmēja to finišu. Un viņš ieraudzīja mani, kā man vēl diena bija jāmīt. Un tad bija tā, ka man likās, cik forši tie cilvēki. Un kad tev tik maz vajag, lai tur neizvēl sākt gimbāt. Visi tie piedzīvojumi ir tādi. Protams, kad arī, man liekas tāds, ka man arī negodas sacensības, kad izēju uz startu. Un tev liekas tāda prieka asari nobirs, liekas, tu esi te. Un nevis tāpēc, ka pat tu cīnīsies, bet ka tā vieta ir tāda, iespaidīga. Viņi tur leģendām apvīti ir. Un patiešām tur tie cilvēki nevis tā, ka tur ir 3000, bet tur ir kaut kādi 200-300 cilvēki. Un tas man liekas tāds, wow. Jūri, kādreiz tāda Vaivas Iepinietes Gavara par dziesmu svētkiem teica tā, man liekas, ka visi forši cilvēki dzied. Neviens tik nav redzējuši vasaru dziedam. Un vienā dienā es skrēju. Un arī tur kaut kāda saule kokos iespīja tā, ka man tiešām nobirst asaru. Un man bāc. Un pretī naktī cilvēki viņi saka čau. Un tie stāsti, ko es arī dabūju pagaišot un pieskarties ar šo projektu, man liekas, nē, visi forši cilvēki skrien. Vai kustās kaut ko dara. Es esmu braucis kaut no kājām, nē, bet es zinu, ka es vienā velo arī pa Lietuvu braucām. Un arī nakts kaut kādu tur, nezinu, tur varbūt rīt jau. Un es nekad neklausos mūzikas ausīm. Ja klausos, tad baigi ļoti rēti. Man patīk dzirdēt, kas notiek apkārt. Un tad es braucu ar riteni. Man bija austiņas vadā, un viņas tā ar velo ķiveri karājās tā. Jā. Un es braucu, un tur man skanējuši instrumenti, kaut kāds atkal vai kāds no viņa albumiem. Un reāli es dziedāju līdzi. Tad es dziedāju, un beigās man kāds dzieda līdzi, kāpēc? Un es domāju, varbūt man ir bail no tā, kāds ir no krūmiem izlikt ārā vai kā. Un tad es saprotu, ka kā viss kustība un tā mūzika tādā foršā ritmā tev iedzēri. Un tad beigās viena dziesma paiet, otra dziesma paiet. Jau reāli tādu gabalu nomiņas, tad man jādomā par to, ka ir grūti. Zīle zina, kur jāskrien. Viņa zina, tā ļoti neskrien. Nenādā īstam. Pasakaini! Super! Divu tiltu apskals, jā. Tur trenerei vai pateikt, vai trenerei oficiāli ielikt. Iedomājies, man nav treneris. Nopietni? Nē. Arī nav šeit. I just run. Strāva? Man ir, nē, es esmu strāvai treneris, es pasaku, kā būs. Tad ir tāds Noris, jā? Napsvan, jā. Tikai es neprotu avīzē ielikt video, kā viņš. Labi, tu tagad esi tāds atstājis pēc tādu Mr. Perfektā iespēju. Perfektā? Jā. Bet, Nē. kas ir tā? Ko es slikti? Kas ir tā tādi angļu valodā saka guilty pleasures? Ugunsgrēku ieslēgt un pabinģot. Es esmu ļoti treniņu plāniem neturos. Man Jo tu slinko vai? Jā, tas kaut kā, es pat nezinu, kā, man patīk atrast iemeslus bieži vien. Kā mums visiem? Jā, tad man patīk improvizēt. Tas ir vispār, Es domāju, ka man daudz cilvēki vienkārši nevarētu pateikt paldies. Un tad vēl man ir bijis, ko es kaut kas stāstīts arī. Man ir bijis, es nevajag teikt, tā bijis, bet es aģērbies, ieskriet un beigās noģērbies neēdzi. Nekad? Man tā ir bijis. Nopietni? Jo kas notika? Un vienkārši pārdomā. Bet tu diezgan ilgi pavazājies no mājas, tā kā saģērbies. Un beigās izdomā, tas nav saistīts ar to, kad ir vēls vakars. Vai sāk gāzt lietus? Nē. Laikas sāk vispār nekad nav bijis tā, kad ir sūdā. Juri, normāls čalis tu esi. Tā kā nav tā, ka viss ir baigā končā. Zini, kas pretī kalnē? Ne jau ziediņš. Ne jau ziediņš.
Tas ir ziediņš? Jā. Ko tu stāsti? Nopietni. Tu teici, ka tas ir kaut kāds maziņš pauguriņš. 86. Ak, mans Dievs. Mīlēn. Paga. Vai tev ir kaut kas sakāms ziediņam? Ziediņš čauši, šodien neskries arī. Mošu skrienam? Gribi? Uzstāv. Vai mēģinām uzskriet? Tas nebija, nezinu. Kas Dievs! Tas bija reāli iestrādās, ka tu būsi šeit, lai tie glubi lidot. Kas Dievs! Un principā laikā izlidoja. Vai ne, Zīle? Paldies, Dievs! Vai kungs! Bet tā lēnītā? Jā, dāmas un kungi, Juris Ģenis, ja jūs redzat traku čālu skrienam kalnā, ticamāk, tas ir viņš. Paldies. Bija gods ar tevi uzskriet, Jā, paldies par cimdiem. kurus tu nepaņēmi.